pakomentēt. Tagad ir spēkā etaps, tam labā nezinu, ka tādu skolu vienkārši nenācīs. Ka nav tāds izteikt. Cik arī ir? 10. Divas ziemas jums jau ir. Tur redzēt, mums augšā cārums, to mums iešāva. Cik ilgi būs jāmaksā, teiksim, iedzīvotājiem? Cik ilgi jāmaksā būs jāatmaksā? 15 gadi. 15 gadi. Bet tas ir, saprotiet, tas galu galā, tas nav tāds, ka vienkārši cilvēks pieņem to tā kā, īres maksu un tā. Tas pats, kas apsaimniekošanas maksas 2-3 centīmi kvadrātmetrs. Tas ir 2-3 centīmi, tas iznāk kredīts, jā, 25 centīmi. 50 centīmi, vairāk nav. Daudzos jaunos projektos ir vēl vairāk apsaimniekošanas maksas. Tekošiem remontiem, bet piekrītiet, ka tas nav neprasa. Un mēs vēl izsitām no Izzilu, no Balkova, no vispār. Man pateica, ka mēs esam pirmie, kas to izdarīja. Viņi izmanto mūsu jumtu savam komunikācijām. Maksā naudu. Un tagad mēs no viņiem prasam kādu mēnesi. Bet cik jūs no viņiem ņemat, ja nav noslēpums? Daudz, 2,5 lati, bet tas taču nav. Mēs arī cīnāmies blakus viņiem. Bet vajag, tāpēc, ka tāpēc viņi saved visu kārtībā. Mēs taču nevarējām pat sniegu notīrīt no jumta. Tur kābeļi bija viss savu šitāte. Mēs viņiem likām visu sakārtot un vēl pie tam par to, ka mums tiešām bija problēmas, ka taisīja renovācija. Neviens negribēja tur strādāt, tāpēc, ka tie kabeļi tur savilktu, viņi nāca katru dienu pirmā, mēs tur nevaram, mēs tur nedarīsim. Kāpēc man tas jāklausās? Mēs dabujām vairāk maksāt par to jumta remontu, ne remontu, bet siltināšanu. Tas bija, bet tas tad, kad visiem bija ap 2 latiem. Tā es jums varu pateikt droši. Visi, kas te mums ir kaimiņi. Tā, es varu visu to, te viss ir redzams. Tā, 40 centīmi, 56 centīmi, vienu mēnesi bija 0. Pagājušo mēnesi 61 centīmus. Priekšā bez siltināšanas tad bija. Bez siltināšanas mums... Es jau biju cik gadu apakš. Te nevar pateikt. Salīdzināt. Ar blakus mājām man diemžēl nav laika salīdzināt. Es tikai tā painteresēju saviem kolēģiem, paņemu rēķinus, paskatos internetā, ko citi maksā, kur sūdzējās cilvēki tagad, ka ļoti daudz ir jāmaksā. Diemžēl te mēs varam vēl pēc kilovatstundām, Kilovatstundas mums ir maksimāli 27, agrāk mums pirms renovācijas mums bija tā 34, 47, 39, redziet, kilovatstundas. 47? Kur? 16. Tas ir cena. Jā. 29, 50. Kas jums šeit cenas? Tas ir cenas ar PVN. Cenas ar PVN par 1 kilovatstundu. Kas jūs pārdod siltumu? Siltums? Siltums, jā. Kāpēc jūs tādas cenas 50? 50 viņam nebija tas? Bija, ir ar PVN paskatīt. Jums vienkārši raksta atsevišķi raksta bez PVN un beigās pieliek PVN klāt. Visos reiķinos. Jā, īres reiķinotā ir, jā, viņi uzraksta, vienā ailītē bez PVN, nākošā ir ar PVN un kopīgais ir, jā. Februārī bija 47,94. Pirms tam bija 50 lati, 14, 50 lati, 87 centīmi. Te bija, protams, cena 33, 32 pirms renovācija. Jums šis energo audīts, kad bija, jums iedeva rekomendācijas? Jā, protams. Tieši 15? Saskaņā ar rekomendācijām mēs arī taisījām. 15. Ļoti dārgi 15 lati bija. Sakiet, lūdzu. Labi, stāstiet, es atvainojos. Tātad pamatus, jumtu un sienas nosiltinājām. Tad mēs atremontējām kāpņu telpas, tāpēc, ka mums bija ļoti sliktā stāvoklī. Kāpēc mēs arī vēl remontējam kāpņu telpas, it kā tas neietilst tie renovāti. Bet mums ir boileri visiem, mums karšais ūdens nav centralizētais. Lai viņu atjaunot, tur vajadzēja ļoti liels līdzekļus ielikt. Un, principā, mums nepiekrita iedzīvotāji, ka visi pieraduši pie tiem boileriem, viņus apmierina, tas nav dārgāk kā centralizētais patreiz, nav dārgāk. Bet mūsu elektrība bija slikta, tā centrālā. To mēs visu nomainījām. Visu instalāciju mēs nomainījām kāpņu telpās. Salikām arī šitās, es jūs ielaidīšu, pēc paskatīties. Sensoros lampiņas.
apakšā mēs piespiežam. Tātad, tad, kad mēs nākam sensors nostrādā, lai mēs varētu aiziet līdz tai pogai, tad to pogu nospiež, un kamēr jūs kāpiet līdz 5. stāvam, jums būs gaisma, es pēc tam viņu pakāpeniski pati nodzisīs. Tā, un kad ejot un izējot no, piemēram, no 4. vai no 5. stāvā? Arī tur visur, katrā stāvā. Jūs ejat no dzīvokļa ārā, piespiež pogu un kāpējāt. Nu jā, bet ja zvana kāds pie durvīm un tumšs? Tā ir cits sistēma. Nu, ja zvana kāds pie durvīm un tur ir tumšs, tad tur tiešām neko nevar izdarīt, tas svešs cilvēks, jā. Bet mums sveši parasti viņam diezgan grūti te tikt iekšā. Mums tur koda atslēga un šeit. Un mums nav tās, vispār koda mums nav, mums ir tikai čips. Tikai čips. Tāpēc, ka mums dzīvoja te narkomāns viens. Narkomāns, kas tirgo ar narkotikas. Un tad es staigāšu un vīdu ielu. Un mēs tā nobarikadējamies, ka mums arī tie nevarēja tikt vairs. Neviens. Nu, un tad mēs to elektrību nomainījām. Tad mums bija tāds avārijas stāvoklī dažas caurules. Tās mēs arī nomainījām, kas mums bija stāvvadi. Bet pārsvarā tas arī viss tukāk un telpu remonts. Jā. Visas caurules jūs nenomainījāt? Visas caurules mēs nemainījām. Nu, nav šitā nauda paredzēta tam. Nav. Mēs labprāt viņu nomainītu. Visas siltuma caurules mums nevajadzēja mainīt, un radiators mēs arī neesam mainījuši. Mums ir čukuna radiatori, un mums neviens neieteica viņus arī audīts. Mums pateica, ka jums nevajag mainīt.